Esiet sveicināti 1S grāmatveidībā. Kopā ar jums Vantek konsultante Irina, un šajā video sāksim iepazīties ar darba algas un kadru uzskaites atspoguļošanu programmu. Soli pa solim paskaidrošu, kā veida darbinieku kartītes, aprēķināt algu un atspoguļot datus grāmatveidībā. Darba algas un kadru uzskaites sadaļās veids šādus uzdevumus. Darbinieku kustību uzskaite, tādus kā pieņemšana darba, pārvietošana, atlaišana, darba algas aprēķini, sociāli un iedzīvotāju ienākumu nodokļu aprēķini, kā arī attiecīga pārskatu sagatavošana. Aprēķināta algu un nodokļu atspoguļošana grāmatveidības uzskaite. Sāksim ar ziņu ievadi par fizisku personu. Lai saglabātu vispārīgu informāciju par darbinieku, kas nav tieši saistīta ar amata pienākumu izpildi, jāizmanto kataloga fiziskas personas. Izvēlne kadru uzskaite fiziskas personas. Ziņas var ievādīt tieši no kataloga fiziskas personas, kā arī aizpildot dokumentus, darba līgumi vai nu pieņemšana darba. Lai pievienot ziņas par jaunu darbinieku, katalogā jāizveido jauns ieraksts. Nospiežat pogu pievienot, plusiņš vai nu insert tastatūra. Atveruša forma fiziskas personas privātā dati jāievada uzvārda vārdu un obligāti jāizpild norādītajā secībā, jo turpmāk tās ietekmēs uz datu atspoguļošanu atskaitas. Kā jūs varat redzēt, tā uzreiz pievienojas reģistros kā uzvārds un vārds. Turpmāk, ja būs nepieciešams veikt kaut kādas izmaiņas, jāizmanto pogu vēsturi, lai pievienot jaunu uzvārdu vai nu vārdu. Dokumenta datus, apliecinoši dokumenti, un šeit nospiežot uz 3 punktiņam, tā saucama sarežģīta izvēles poga, veidojam ierakstu par dokumentu. Izvēlējamies dokumentu veidu, nospiežam pogu izvēle un izvēlējamies, kas mums vajag norādīt. Piekrītam, aizveram šo un izvēlējamies. Norādam seriju, numuru, izdošanas datumu, kas izdevis, kā arī dokumenta derīguma termiņš. Spiežam labi, lai saglabātu datus. Aizpildīsim arī dzimšanas datumu. Tas nav nepieciešams, bet tā uzreiz pārvietojas kā pirmā daļa no personas koda. Dzimums izvēlamies, un šī dati mums vajadzēs pēc tam statistikas pārskātam. Pabeigsim to personas kodu ievādi, otro daļu. Dzimšanas vietu varat norādīt vai ne, tas ne uz ko neietekmēs, un bankas norēķinu konts, tas domāts darba algai turpmākai pārskatīšanai. Pievienojam bankas norēķinu kontu, nosaukums jau būs vārds uzvārds, bet ja darbiniekam ir vairāk nekā viens norēķinu konts jāpieejams, tātad šeit nosaukuma jūs varat arī pievienot kaut kādu noteiktu vārdu, pieņemsim svet, vai nu sep, vai nu vēl kaut kāds variants. Tātad banks un pats konts. Nospiežam labi un izvēlējamies. Tukša vieta aizvilkta kopējas fiziskas personas privātas datus paredzēta attēla ielādei, kas varētu noderēt, pieņemsim, caurlaidei. Papildu dati tādi kā dzimšanas vieta, kontakti, izglītība. Tas viss nav obligāta informācija, bet var izmantota organizācijas kadru dienesta darbiniekam. Ja darbinieks nav Latvijas rezidents, sadaļa personas dati mums vajag norādīt pilsonību, nospiežat uz 3 punktiņam, izvēlēties valsti. Pēc noklusējuma 3 būs pieejami uzreiz, bet ja vajag kaut kādu citu variantu, tad ar pogu izvēles palīdzību atveram pasaules valstu klasifikātoru, no kurienī tad varam
izvēlēties mums vajadzīgu valsti. Uzmanīgi skaties valsts valūta, lai būtu norādīta. Un šeit tāpat, ja nav atradama uzreiz saraksta, tad ar pogu palīdzību izvēlējamies vajadzīgu valūtu. Labi. Un izvēlējamies. Un spiežam labi. Tad izvēlējamies vajadzīgo valstu. Norādam, vai ir vai nav tiesības uz pensiju, vai nav Latvijas Republika nodokļu rezidents, tad likam šeit keksīti. Datus, kas ietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokļu aprēķinu, piemēram, atvieglojumu par apgadījumiem, ievāda atsevišķa forma, ko atver ar pogu IN fiziskas personas kartīte. Bet no sākumā mums jāsaglabā ievādītu informāciju. Spiežam pogu ierakstīt, lai saglabātu datus un paliek tev paša forma un turpināt strādāt ar to. Iedzīvotāju ienākuma IN sādaļā atvilkumi, tabulas daļā tiesības uz standārta atvilkumiem augšā, jāievada darbinieka tiesības uz atvieglojumu. Ierakstam ir chronoloģiska secība. Līdz ar to, ja mainas atvieglojuma veidi, pievieno jaunu ierakstu, veco nerediģē. Pieņemsim darbiniekam iesniegta algas nodokļa grāmatiņa ar 01.01.24. gadā. Tas nozīmē, ka atvilkuma kods personīgais būs 102. Un apgadījuma daudzumu vēl nebija uz to periodu. Atvilkuma kods papildus, ja ir kaut kādi citi varianti, invaliditāte, politiski represēta persona un jebkuri no šiem variantiem izņemot 102 kodu. Atvilkuma summu šeit varam nenorādīt, jo pašlaik tas atkarīgi no sociālā statusa un ziņas par to glabājas darba algas katalogas un reģistros IN atvilkuma apmērs, kur arī norādīts neaplikama minimuma apmērs katram sociālam statusam. Tabula daļā atvilkuma pielietošana obligāti jānorāda organizāciju, kur piemēro atvilkumus un no kura datuma tie stājas spēkā. Pieņemsim, darbiniekam rodas apgadījums. Tātad jāpievieno jaunu ierakstu, atstāsim 102 kodu, apgadījuma daudzuma norādam daudzumu un obligāti pievienosim jaunu ierakstu atvilkumu pielietošanai no tā paša datuma. Ja darbiniekam nav iesniegta nodokļa grāmatiņa, ieraksts tik un tā jāievada abas tabulas daļas, norāda tikai piemērošanas datumu un apakšā arī pielietot atvilkumus organizācijā. Tātad augšā būs tikai datums, apakšā datums un organizācijā. Saglabājam datus ar pogu ierakstīt palīdzību. Pēc vēlēšanas varat arī aizpildīt datus sadaļā nodokļu grāmatiņa, kur šajā gadījumā jānorāda grāmatiņas serija, numuru, mēneša pirmais datums, kad darbinieks tika pieņemts vai atnesa grāmatiņu, tātad likam to perioda, un kas izdevies. Bet varētu arī neaizpildīt to, tas ne uz ko neietekmēs, un algas aprēķins būs absolūti korekts ar visiem atvilkumiem. Ar pogu VSOI var atvērt reģistru ziņas par fiziskas personas sociālo statusu, ko lietotājs nevar redigēt. Tātad šeit manuāli jūs neko nevarat pievienot. Sociālā statusa ierakstu veida tikai dokumenti pieņemšana darba organizācijā un kadru kustība. Pirms pieņemšanas reģistra ierakstu vēl nebūs. Pēc fiziskas personas kartītes izveides programma šo personu vēl neatzīst par darbinieku. Saglabāsim. Un esim tad kadru uzskaite, ir atskaite organizācijas darbinieku saraksts, kur mēs varam redzēt darbinieku sarakstu uz kaut kādu datumu.
Un, kā jūs varat redzēt, neskatieties uz to, ka mums fiziskas personas saraksta kataloga ir 3 fiziskas personas, tik un tā darbiniekus mums pagaidam neviena nav. Lai persona tiktu reģistrēta kā darbinieks, ir jāizveido 2 dokumenti - darba līgums un pieņemšana darba organizācijā. Darba līgumi un pieņemšana darbā. Izvēlēt kadru uzskaiti, sadaļa darba līgumi, izveido jaunu dokumentu. Atvērtajā formā pakāpeniski jāizpilda visi lauki, izmantojot datus no attiecīgajiem katalogiem un uzskaitījuma apakšizvēlnēm. Lauka fiziska persona jāizvēlas elements no iepriekš izveidota kataloga fiziskas personas vai nu jāpievieno jaunu fiziskas personas kartiņu. Numurs tiek nodots pēc noklusējuma, datums arī tiks piedāvāts pēc noklusējuma, bet, protams, jūs varat to mainīt, jebkura gadījumā. Un datumam, kas šajā dokumenta galvenē, nav obligāti jāsakrīt ar pieņemšanas datumu. Ja, tad pieņemsim, ar darbinieku jūs sarunājaties 2. februāra, ja, bet viņš sāk strādāt un pieņems darbā tikai no 10. februāra. Ja, tad attiecīgi šis dokuments darba līgums jūs varat noformēt to 2. februāra, bet pieņemt darbā tikai no 10. datuma. Tā arī izdarīsim. Obligāti jānorada darbinieka sociāla statusu, kas tiek piešķirts pieņemot darbā. Jāizvēlas no kataloga darbinieka sociālais status. Un šeit varat izvēlēties no piedāvātajiem variantiem. Tātad vispārējais vai nu jebkurš cits variants gadījumā ar nerezidentam, ja tātad izvēlējamies attiecīgu ierakstu. Nerezidents var būt kā parastais, tā arī ar atvieglojumiem. Organizācija arī tiek pievienota pēc noklusējuma. Mums jānorada apakšnodaļu, amatu, kuru mēs izvēlēsim no organizācijas amata kataloga. Pēc noklusējuma, protams, šeit nebūs neviena ieraksta. Obligāti jāizmanto, lai nekļūdieties, izvēle no klasifikātora, un šeit ir 3 varianti, kurus jūs varat izvēlēties vienalga, ar kuru jūs strādāsiet, lai jums būtu ērtāki izvēlamies. Izvēle no klasifikātora ABC, tas nozīmē alfabetiska meklēšana, ja, kad mēs nezinām profesijas kodu. Ja kods zināms, tad varam izmantot izvēle no klasifikātora pēc kodiem, daži varianti, 2 varianti. Izvēle no klasifikātora pēc kodiem, 2 varianti, bet šoreiz izvēlamies izvēle no klasifikātora ABC. Lai atvērt klasifikātoru pilnā sarakstā, stāvat virs pelēkam fonam, laba peles poga, grupējuma līmeni līdz pēdējam, tātad 2. Un tad viss saraksts būs pieejams uzreiz redzāms, pārskatāms. Un stāvot virsū nosaukumam, meklēšanas logā ievādam vārdu, pēc kuras varam atrast mums vajadzīgu profesiju. Ja amats ir administratīva vadības personāls, jāatzīmē to ar karadzini. Saglabājam un izvēlamies. Darba grafikam ir būtiska nozīme darba algas aprēķināšanai, jo balstoties uz to, programma veids precīzos darba algas aprēķinus. Bet no sākuma sadaļa darba alga, darba laika uzskaite. Vispirms jāizveido reglamenta ražošanas kalendāru, jāizpild uz tekošu gadu. Reglamenta ražošanas kalendārs. Kalendāra atspoguļo darba, pirmsvētku, svētku un brīvdienas. Pēc izmaiņas veikšanas jānospiež poga aizpildīt grafikus, un tad programma automatiski pārrēķinās grafikus. Korekcijas kalendāra jāveic reizi gadā, gada sākumā vai arī pēc nepieciešamības svētku diena,
vai citas izmaiņas. Jālaba manuāli ar dubultklikšķi uz datuma, jāizvēlas jebkuru variantu. Un aizpildīt grafikus. Pagaidām mums grafikus, protams, nav. Vēl neizveidojam, bet ja tie būtu, tad mums aizpildītos kalendārs. Sākotnējā aizpildīšana un ierakstīt. Protams, jūs varat arī to izdrukāt. Darba līgumam darba grafikus pievieno no kataloga darba grafika, ko aizpilda pēc vajadzības. Var izveidot individuālus grafikus vai izmantojot kopīgus. Pieņemsim, ofisam būs viens grafiks, noliktās darbiniekiem cits, vai nu ir iespējams katram darbiniekam uztaisīt savu grafiku, ja tas nepieciešams. Tātad jaunu grafiku pievienojam ar plusiņu vai insert tastatūra. Pievienosim nosaukumu, un uztaisīsim, pieņemsim ofisu. Grafika tips būs 5-diena, standārts, un būs 5 darba dienas un 2 brīvdienas. Gadījumā, ja runa iet par standārta 5 dienas grafiku, tad šeit mums vairāk neko nevajag mainīt. Dienas stundu sakums un nakts stundu sakums nemainam. Nekādam grafikam, nevienam grafikam to nevajag mainīt, jo tieši pēc šiem datiem, laikam norādam, programma var noteikt, vai maiņa bija nakts vai dienas. Darba stundas nedēļa pēc noklusējuma tas 40, tas standarta 5 dienu grafiks, 5 dienas pa 8 stundam, 40 stundas. Ja mazāk, pieņemsim puslodze, tad reiķināsimies uz to, un 5 dienas pa 4 stundam būs 20 stundas, un tad šeit arī noradīsim 20. Attiecīgi arī maiņas būs tikai 4 stundas diena. Bet pagaidām mēs runājam par 5 dienas par 8 stundam. Lai to atspoguļot, mums vajag norādīt, atzīmēt darba stundas un norādīt, kuras dienas tas darba stundas mums būs. Pēc noklusējuma stāv darba dienas no pirmdiena līdz piekdienai, jūs to varētu mainīt, pieņemsim jūsu uzņēmuma brīvdienas, pirmdiena un svētdiena, bet strādājot no otrdienas līdz sestdienas, attiecīgi vajag atzīmēt vajadzīgo dienu. Un vajag norādīt maiņas. Pievienojam ar plusiņu tabulas daļai sakuma stundu, pieņemsim no 9. Pēc tam mēs gribam parādīt, ka mums stunda pusdienlaiks, tātad līdz kādam 13. Un otrs ieraksts no 14. līdz 18. Pēc tam, kad mēs pievienojam, aizpildam maiņu, izvēlējamies gadu un spiežam aizpildīt vai nu par gadu, vai nu par mēnesi, bet ieteicams pa visu gadu uzreiz aizpildīt. Ja nekādas kļūdas nebūs, un jūs pareizi sarēķināt to stundu daudzumu maiņas, tad programma izvādīs grafiku jums, atspoguļos tas 8 stundas dienā. Bet ja jūs kļūdīsieties, pieņemsim šeit, izvēlēsim 19 un mēģināsim aizpildīt par gadu vēlreiz, tad programma paziņos mums, ka stundu daudzums par nedēļu nesakrīt ar aprēķināto. Un šeit ir 2 varianti. Vai nu tiešām jums pārstrādā uz 1 stundu katru dienu, tad jums norāda 45 stundas šeit darba stundas nedēļā, vai nu meklējam un labojam mūsu kļūdu. Aizpildīt par gadu. Labi. Un šeit pat tabulas daļa, kur redzams kalendārs, jūs varat izvēlēties jebkuru mēnesi no šā gada. Un redzēt, kā atspoguļojas tas 8 stundas darba diena. Izveidosim vēl vienu grafiku maiņu.
no sākuma grafika tipu samainīsim uz maiņu. Piekrītam. Un izdomāsim kādu maiņu. Pieņemsim 3 darba dienas pa 8 stundām un 2 brīvdienas. Norādam, ka laika uzskaita stundas. Šeit mēs neko nemainām, jo tiklīdz mēs izvēlējamies grafika tipu maiņu, darba stundu nedēļa nav nekādai nozīmei. Ja, tad tas var nesakrīt jau ar mūsu izvēlēta nedēļu. Tālāk mums jānorada, ja tāda iespēja pastāv, ka mēs strādāsim arī svētku dienas, tad mums vajag atzīmēs bez svētku dienu uzskaites. Tas nozīmē, ka mēs varam strādāt arī svētku dienas. Tik un tā par to mums būs jāmaksā divkāršā apmērā, bet grafika mums būs jau pievienots ar to, ar šo iestatījumu, tātad darba stundas. Atskaites datums. Atskaites datums paredzēts, lai mēs varētu noteikt datumu, no kuras strādās tieši grafiks, ja? Jo mums 3 darba dienas un 2 brīvdienas. Tas nozīmē 5 dienu cikls, ja? Un pieņemsim, mēs gribam, lai pirmās darba dienas sakritā ar pirmdienu. Tas nozīmē, ka mums vajag kaut kādu noteikt datumu, kurā būs pirmdiena, ja? Izvēlējamies kalendāra un skatāmies pirmdiena, 1. datums, un tas būs mūsu atskaites datums, mūsu grafika sākuma datums. Šeit mums vajag maiņās norādīt mūsu ciklu. Tātad īstenībā jāpievieno šajā gadījumā, šajā mūsu konkrēta piemēra, 5 dienas. Un dienas numurs sakrīt ar numuru. Jāpievieno maiņu ar dubultklikšķi, spiežam uz 3 punktiņam un pievienosim maiņu 8 stundu darba dienu. 8 stundas ar pārtraukumu. Pievienojam, pieņemsim no 10 līdz 13 un otrā daļā tad no 14 līdz 19. Un spiežam labi un izvēlējamies maiņu. Otrā diena, tas ir mūsu otrā darba diena, pievienosim vēlreiz šo maiņu, un 3. diena arī pievienosim maiņas, bet 4. un 5. palieks bez maiņas. Tas nozīmē, ka tas ir brīvdienas. Tālāk ejam uz kalendāru apakšā un pievienojam, aizpildam grafiku par gadu. Ja mēs nekļūdāmies noteicot maiņas, tad redzēsim šo darba grafiku. Spiežam ierakstīt un labi. 3. grafika variants īstenībā pats vieglākais izveidošanas brīdi un grūtākais ar to strādāt turpmāk. Slīdošais grafiks, tas saucamais summētais. Šeit mēs izvēlējamies atkal maiņu tipa grafiku. Norādam, ka tas ir slīdošais grafiks, laika uzskaita stunda, un viss, vairs neko mums nevajag atzīmēt, ja? Jo tas domāts, ka mēs nezinām, kāda tieši datuma, ja, kur tieši datuma darbiniekam būs darbs, ja? Mēs varam prognozēt tikai kaut kādu minimālu daudzumu, ar ko mēs vienosimies līguma, ja? Bet tik un tā pēc izsaukuma tas darbinieks strādās un zināsim tā darbā stundas pēc fakta jau. Vienkārši spiežam labi, lai saglabātu arī šo grafiku. Tātad mēs esam darba līguma aizpildes procesā. Pievienojam darba grafikus un tad izvēlējamies kaut kādu grafiku. Pievienojam. Pieņemšanas datums, un pieņemšanas datums mums bija 10. februāra, kā mēs runājam. Līdz, un šeit līdz lauciņā
nozīmē, ka, ja mēs pieņēmam darbinieku uz noteiktu periodu, tātad programma uzreiz veido to atlaišanas dokumentu uz konkrētu datumu. Un, ja jūs neesat pārliecināti, ka tieši šajā datumā šis darbinieks būs atlaists, labāk nerādīt šeit neko, jo atlaišanas dokuments nebūs redzams sarakstā, tas virtuālais dokuments, ja, un jūs varat aizmirst un mēģinājot vēlreiz izveidot atlaišanas dokumentu, jūs saņemsiet kļūdu, ziņojumu par kļūdu. Pārbaudes laiks paredzēts, lai atspoguļot darbinieka pārbaudes laika termiņu, vai nu 3 mēneši, vai nu kaut kāds cits variants, jebkur variantu. Aprēķina veids. Aprēķina veidu jūs varat izvēlēties vai nu pēc mēneša tarifa likmes, pēc stundu tarifa likmes, vai nu gabaldarba izpaļņa. Mūsu gadījumā tas būs mēneša tarifa likme. Tarifs algas likme norādam summu bruta. Pēc līguma aizpildies ar pogu ierakstīt, saglabā informāciju. Pēc tam ar pogu ievādīt pamatoties uz var izveidot dokumentu pieņemšana darba organizācijā, kurš jau būs daļai aizpildīts, bet dokumentu pieņemšana darba var izveidot arī tieši no saraksta, lai pieņemtu vairākus darbiniekus vienlaikus. Tabulā manuāli jāizvēlas uzvārds, vārds un līgums. Pārējais aizpildīsies automatiski. Izveidot pamatojoties uz pieņemšanu darba organizācijā un obligāta informācija dokumenta pieņemšana darba organizācijā. Darbinieki aizvilknīs ar informāciju par fiziskas personu un viņu sociālo statusu, organizācijas apakšnodaļu un amatu, pieņemšanas datumu, darba grafiks un samaksas forma. Aizvilkni aprēķini. Pēc noklusējuma tiek pārnest aprēķina veids un summa no darba līguma. Papildus var norādīt piemaksas un citus aprēķinus. Iegramatojot dokumentu, programma pārbauda, vai dokumenta norādīta darbinieki agrāk ir bijusi pieņemti darba, bet nav atlaisti. Atklājot tādas situācijas, tiek izvadīts paziņojums par kļūdu un dokuments netiek iegramatots. Bet, ja kļūdas nav, to var droši izdrukāt rīkojums par pieņemšanu vai nu saraksta veida, ja daudz darbiniekus uzreiz ar vienu dokumentu vienlaicīgi pieņemam darba, kā arī, protams, darba līgumu standarta tipveida formu. Apkaposim. Kas nepieciešams, lai programma korekti darbotas personāla uzskaitai un pareizam darba algas aprēķinam. Pirmkārt, reglamenta ražošanas kalendārs. Rediģēt un ierakstīt kalendāru uz visu gadu, izvēlne darba algas, darba laika uzskaite, reglamenta ražošanas kalendārs. Sākotnējā aizpildīšana, gada sākuma vai nu sākat strādāt ar datu bāzi, izvēlēties pareizu gadu, aizpildīt grafikus. Otrkārt, darba grafiki. Izveidot darba grafiku visiem darbiniekiem. Obligāti aprēķināt darba dienu un stundu skaita par gadu. Svarīgi atcerēties, ja, ka darbiniekiem ar summēta darba laika grafiku vajadzēs manuāli pievienot visus faktisks nostrādātas darba stundas dienas. Treškārt, informācija par atvieglojumiem fiziskajiem personam. Kataloga fiziskas personas privātus datus, jānorada, vai darbiniekam pienākas neapliekamais minimums, tas 102. kods, vai pienākas atvieglojumi par apgadība esošam personam, tad 101. un apgadījuma daudzums. Vai pienākas kaut kādi citi atvieglojumi, kurus jāreģistrē ar atvilkuma koda papildus. Obligāti jānorada datumu, no kura piemērot,
un attiecīga organizācija. Nav obligāti, ka datumam jāsakrīt ar pieņemšanas datumu, jo tas attiecas tieši nodokļu grāmatiņai iesniegšanai. 4. punkts. Darbinieka sociālais status. Jānorāda pēc dokumentu izveides darba līgums un pieņemšana darba, bet atspoguļojas tikai, kad fiziska persona jau pieņemta darbā. Ja aprēķina dokumenta algas aprēķināšanas organizācijas darbiniekam lauks status būs tukšs, dokuments netiks iegramatots, tiks izveidīts atteikums. Šajā video mēs uzzinājām, kā pievienot jaunu darbinieku un varam pārbaudīt organizācijas darbinieku sarakstu. Nākamais tikšanās izskatīsim kadru kustības dokumentus, kā arī darba algas aprēķina dokumentu.